Tā, labu rītu visiem tauta Latvijā. Tātad liecība par Dievu, cik Dievs ir labs. Ja? Dievs, Jēzus ir labs, ļoti labs. Un mēs zinām pēc rakstiem, viņš pie krusta mira un grēkus atpirka un samaksāja un piedeva. Un visu, ko mēs pēc rakstiem zinām, tas ir jā un āmen. Bet, kad tu nāc pie Dieva un sāc dzīvot ar viņu, jā, vismaz mēģini, sāc, ej, kā izdodās, ir dažādi mums šis ticības ceļš, bet, kad tu sāc iet, tad tu saproti, ka tu un tava dzīve ir Dieva rokās, un tikai, jo Bībele saka, neviens mats no galvas nenokrīt bez Dieva ziņas, un otrs Bībele saka, ka bez viņa mēs nenieka nespējam, ja? Es tā īsi, lai mēs saprastu, ja? Mēs pilnīgi neko neviens nevaram bez Dieva. Un Dievam ir kāda žēlastība notikumos, cilvēku dzīvēs. Jā, viņš ir apsolījis apmierināt mūsu vajadzības, nevēlmes, uzsveru, jā, nevis haķelkas, bet vajadzības, jā. Un gribu dot ātro liecību par Dievu. Tātad man bija vajadzīgs dziļurbums. Un kādu, 6-7 gadu atpakaļ man vienā īpašumā cilvēks ieurba dziļurbumu. Ja, tika samaksāts viss kārtībā, jau paņēmu telefonu, atstāju, saglabāju. Tagad man šeit stila mājā vajadzēja arī urbt un zvanīju cilvēkam. Un zvanīju cilvēkam un prasīju, bet nebija nauda. Nebija nauda tādu, cik dziļi vajag un cik tagad maksā pa metru, ja? Liela nauda. Kaut gan atkal priekš cita tā jau varbūt maza nauda. Nezinu, katrā gadījumā šobrīd visu, kas man bija, es investēju stila mājas un stila māju, tur ir vairākas ēkas saceltas, kā redziet, un blā, 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 visu sainvestēju, kas vien bija, visas liekās brīvās naudas, var sakot, pilnīgi visu sainvestēju iekšā. Stila mājas objektos, ja tā var nosaukt. Un pirms kāda pusgada vai kad sapratu, ka varbūt tiešām vajag to ūdens lietu vajag un bez tā ūdens, jā. Un sarunāju, lai man uztaisa spici un 5 metri spicīte. Pāris puiši tur pāris stundās uztaisīja spicīti, bet paši saprotiet, ūdens ir no spices brūns, bet dzeltenīgs, dzeltenīgi brūns, tāds kā tek grāvī blakus esošajā, ja? Lūk, līdz ar to tas ir tikai saimniecības ūdens, bet vajag labu dzeram ūdeni, duša, vanna un dzeršana, ēdiena taisīšana vai kā lai saka, ja? Un tāpēc puišu meitenes ņemu šim puisim zvanu. Es saku, klausies, stāstu es jums te daudz ko tagad nevaru izstāstīt, jo esmu piedzīvojis to, ka pārāk daudz atklāti un izstāstu savas tur visādas dzīves nianses te YouTube'ā, un pēc tam man tur ir bijušas problēmas, tāpēc šobrīd es filtrēšu, ko teikšu, un runāšu diezgan tā paskopi, un paskopi varu tik pateikt to, kad es šim urbējam cilvēkam saku, klausies, es tev kaut kādu avansiņu varu iedot, tur, nezinu, nelielu, ja, bet man vajag izurbt, un tur pēc gada, davai nosauksim tā, pēc gada es tev došu pārējo. Es piezvanu, un, protams, cilvēki saka, ka viņam tur jau kāds kaut ko ir piekrāpis, un tā, un šitā, un tas, un jā, visādi paši saprotiet, kā notiek. Dažādu darbu veicējiem es piekrītu, ka viņiem ir visādi stāsti par to, kā viņi ir, jā, tur piekrāpti, pievilti, nesamaksāts, un kas tur tik nav bijis, un nestrīdos, jā. Labi, es tagad saprotu, kad ir šitā, bet, es atkal, nezinu, teiksim tā, lūdzu Dievu un dzīvoju un turpinu un tā kaut kā, bet, tā draudzīgas un labas attiecības un ko gribēju teikt, kad, nezinu, ir jau faktori, jums ir jāsaprot, ka cilvēki skatās uz mums, un jūs jau neziniet, ko viņi vēro.
Jā, viņi vēro, varbūt kā tu runā, kā tu uzvedies, viss ir svarīgi, vai tu sveicinies, vai tu esi pieklājīgs. Es tā tagad savā galvā domāju, ja? Taču, noteikti, ka visāda šitās lietas cilvēki, pasaules cilvēki skatās uz mums. Lūk, un es, protams, vienmēr pieklājīgs un tā un šitā, un, nezinu, pozitīvs un laipnis, jā, tā kā cenšos tādi rīkoties vienmēr. Ko es zinu? Es zinu to, ka man vajag, kā jau es teicu, mērķis, jā, es esmu mērķtiecīgs, man ir mērķis, man vajag ūdeni, es esmu mērķtiecīgs, kā visur redziet, es visur rakstu, ja, savos šitajos video, kad nepadodos un vienmēr, ja pa durvīm izmeta kāpju pa logu iekšā un tā. Nezinu, paiet kāds laiks, es riskēju zvanu atkal, lai parunātos, kas kur ko kā notiek. Es saku, Klaunu, es tev tur varu, iedot kaut kādu avansiņu, varu tur, nezinu, kādu parādzīmi vai ko rakstīt. Vienalga, es nezinu, kā mēs, bet, jā, man vajag, bet nav visa nauda un blā, un pēc kaut kur gada vai būs ātrāk, apmēram ar tādu noteikumu, jā, ne jau, ka es tur marinēšu gadu, bet ideja tāda, parādīsies nauda ātrāk, es norēķināšos. Neko, kaut kā tur bija, ka tur cilvēks, kas tur, atkal mums neiznāca. Tagad es salīdzinoši nesen, atkal iet laiks, es domāju, labi jāzvana, uzzvanu, es saku, Klaunu atkal te Andris un atkal pa to pašu lietu un tā un šitā. Un redziet, kas notiek. Redziet, mēs neredzam, kas notiek garīgajā pasaulē, ko un kā Dievs dara, bet pēkšņi cilvēka runa ir tāda, cilvēks saka, labi, es pakalkulēšu, cik man vajag, lai samaksātu algas urbējiem un tās trubas ieguldītu iekšā zemē, kā lai saka, jā? Pa materiāliem, darbs un materiāls, un to peļņu te viņš, tā kā, tur pēc tam kaut ko, nezinu. Paiet tur nedeļa vai divas, kā runājām, es zvanu 4. reizi tā, ja ņem kopējais zvanu skaits, kā 4. reize, viņš man nosauc summu, kādu viņš grib, avansā, un ir gatavs braukt turpt. Tātad, izurba, izdarīja, jau kādu nedeļu pagājusi, bet puiši meitenes, ko es ar to gribēju teikt? Kad man pilnīgi svešs cilvēks, tikai tas, ka jā, viņš vienreiz urba vienā manā objektā un tur tika samaksāts un viss zolīdi un tā. Un redziet, mana, teiksim, neatlaidība un uzstājība no cilvēka puses, bet pārpa visu Dieva roka, ja, Dieva Jēzus labvēlība, Dieva labums, ja, Dieva labums, Dieva labvēlība, pārpa visu. Un redzējāt, kā interesanti sanāca, kad cilvēks, noteica tur to materiālu izmaksas tikai un darba spēku, un pārējo ir gatavs pagaidīt, un, lai paliek, tad es visus nianses nestāstīšu, bet lai paliek, teiksim, ka gadu no šī brīža, gada laikā es samaksāšu, ja, tad līdz nākošā gada septembra beigām, teiksim tā, ja. Tā kā puišu meitenes redziet, cik Dievs ir labs, un caur to es arī gribu teikt uzsvaru uz to, Dieva daļu, ja, cik Dievs ir labs un halleluja un slava debes tēvam, Jēzum, gods, slava un pateicība un viss ir pareizi, ko es saku, ja, bet arī mūsu, ja, jo, Dievs nekur negrib, ka mēs esam kā lupatas, kā tās medūzas, kā šitās te, ja, kaut kādas tādas ļumīgas, vai ne? Dievs grib, ka mums ir mugurkauls, ka mēs esam cīnītāji, Dievs grib, ka mēs ejam uz priekšu, vienalga, kāds tas mērķis nebūtu, Dieva mērķis, ko iet ielās sludināt, vai tavs pasaulīgais, tavas sadzīves vajadzības apmierināšanas, kā man vajadzēja ūdeni, ja, es cēlos, gāju, zvanīju, nekautrējos, biju ietiepīgs, biju nepadevos, es biju kā āzis, kā bullim, sarkana lupata, ja, un gāju un darīju, un Dievs, šādā, tandēmā, šādi viss, ja, jo man klāt nepienesa, redziet, nācās 3 reizes zvanīt, 4. reizē viss notika. Caur to Dievs mums arī rāda, ja, ka uz paplātītas tev neko klāt nepienesīs, bet celies ej un dari, un tad pēc tam tu redzēsi Dieva pārdabisko, priekš mums pārdabisko, priekš Dieva, tas bija pilnīgi dabīgs notikums, ja, šo Dieva vareno roku, tā kā slava Jēzumu.